Šis ir pieci. Otrdienās pie manis iesoļo studijā Dainis Kreilis, pareizāk sakot, viņš te ieripo. Un esam uz riteņiem. Labvakar, Daini! Labvakar, Kaspar, labvakar, klausītāji! Sveicieni visiem Miķeļdienā! Īpaši sveiciens Miķelim Kreilim, kuram šī trešā Miķeļdiena, un viņš tieši saņēma arī riteni savā Miķeļdienā. Miķelīts ir tāds Daiņa mazais pohi. Jā, viņam tagad ir arī savs ritenis, un viņš jau ar prieku jau pāris dienas minās, stumjās pats. Arī uz riteņiem, tā kā sveicieni Miķelim, jaunajam satiksmes dalībniekam. Un šodien stāstīšu. Tātad, pirmkārt, mums būs ļoti interesants viesis, Kārlis Kazāks. Sveiks, čau! Halo! Kārlis jau ir ieradies, un pēc dziesmas mēs parunāsim par to, kas ir velo mūzika un kas ir dzīve uz riteni Latvijā vasarās. Un ne tikai. Bet pirmajā daļā pastāstīšu par to, ka noslēgusies Eiropas mobilitātes nedēļa. Pagājušajā nedēļā tā bija daudz dažādi pasākumi, un tas skaļākais viss Latvijas mērogā nu pat izskatnējis ir tas stāsts par Baronu ielu, kuru pagājušā nedēļa sāka tā kā atjaunot. Jā, tur jau bruģītī kārtīgi vēl kārā veco, un jaunais ir savests pa malām. Ja vēl kāds nav dzirdējis, pilnīgi liks, bet tu zini? Es zinu diezgan precīzi, esmu painteresējies. Liks tikai to jauno, vai to veco arī liks atpakaļ? Tātad sekojošas darbības šogad notiek visas ielas garumā, 3 km garumā tiek atjaunots segums. Tas nozīmē, ka pirmkārt tiek bruģis sakārtots tur, kur viņš jau bija. Ir vietas, kur vecais kaltais zviedlaika bruģis tiks izņemts un viņš tiks tā kā ieklāts starp tramvajas sliedēm. Savukārt brauktu abās pusēs tiks ierīkota 1,60 m plata rekomendējošā velojosla ar gludu, bezfāzu bruģi, ļoti līdzenu tieši riteņbraucējiem. Tā skaitā arī ar velo rekomendējošiem apzīmējumiem. Tā ir josla, nozīmē, ka mašīna tur varēs iebraukt. Ar vienu ratu viņa varēs iebraukt, ja viņai vajadzēs, apstāties, stāvēt nedrīkstēs. Faktiski tas būs aizliegts gan vis ielas garumā. Ielai tiks samazināts braukšanas ātrums atļautais, ja līdz šim pa Baronu ielu kā džipi nesās uz 50, tad nākotnē 30 km/h. Nesās uz 50, Daini, tu jau vari pateikt, nesās uz 50. Es smējos, protams. Skaidrs, ka brauc cita ātrāk tur jau tagad. Jā, un kad tātad šis te pirmais posms? Līdz gada beigām ir plānots visas ielas garumā nomainīt segumu, gan labot bruģi, gan mainīt bruģi, gan asfaltēt, un arī ieklāt flīzes priekš velo joslas. Nākamajā gadā flīzes? Tādas bruģīšas, tādas nokaltā kā flīžu bruģi. Bez fāžu. Man, ka pasaka flīzes, uzreiz vidomās par vansis tā visi, vai ir, netiks līdēni, ne glazūrā. Jā. Un nākamajā gadā ir plānots atjaunot ietvju segumu un ietvju visus tādu profils, kas ir nopietns pasākums, un tiešām šajā ielē ir jau daudz gadus prasījies. Pēc tam nākotnē tur ir vēl visādi brīnumi un tur svēriņi. Pats svarīgākais autobraucējiem saprast, ka šīs izmaiņas, kas pašreiz tur notiek, ir, šajā gadā viņas nebeigsies. Tā kā nerēķinieties šogad ar Baronu ielu kā autosatiksmē ērtu braukšanai transporta koridoru. Jo tā doma, es saprotu arī, ka Baronu ielu pārvērst par tādu vairāk sabiedriskā transporta gājēju velo braucēju ielu. Bet nekad nav runāts par to, ka autosatiksme tur tiktu izslēgta. Vienmēr būs arī paredzēta, bet iespējams ne visā ielas garumā. Tas ir tāds liels notikums, kas arī jau iegūs rezonanci līdz ar sastrēgumiem, kas tur radušies sabiedriskajos mēdījos, tā skaitā televīzijā. Tālāk interesants jaunums, var teikt, beigusies lielā pasaules čempionāta, tur Mandrāža ASV pilsētā Latvijas riteņbraukšanas federācijas šosejas izlases pārstāvēji. Tu pagājušreiz jau stāstīji, ka ir noslēgušies kopējie braucieni. Diemžēl nevarētu teikt, ka ļoti veiksmīgi Latvijas izlasēji. Kris Neilands nepārāk veiksmīgi finišēja grupas braucienu, arī Gatis Mukuls, diemžēl tur beigās pēdējos apļos abi divi piedzīvoja gan kritiens, gan tehniskas ķibeles. Bet kas ir skaidrs, ka Latvijas puiši ir atzīmējušies pasaules mērogā ļoti labi, viņi bija redzami visas braucienu laikā, kā cilvēks stāsta, tiešām darba rūķi, kārtīgi melnā darba darītāji, un tas rezultējies Kristam Neilandam, viņš ir ticis pie līguma Amerikā, un ja līdz šim viņš startēja Latvijas komandā vienā Rietumu Delfinu, tad jau viņš būs no nākamā gada Amerikas kontinentālās komandas reāls, praktiski dalībnieks, braucējs. Tā kā apsveicam viņu ar šo panākumu, un ko mēs visi dzirdējām, Māris Strombergs
pēdējā pasaules, laikam, savu kausa tūri, supercross, BMX sacensībās uzvarēja visas pasaules labākos riteņbraucējus. Kaut kā šis fakts nevienu nepārsteidz īpaši, bet joprojām priecē, ka viņa panākums bija viņa vienīgais panākums šajā turnīrā šogad, un viņš pats ir ārkārtīgi priecīgs, jo skaidrs, ka tas viņam dod tādu iekšējo psiholoģisko pārliecību, ka nākamgad Rio olimpiādai viss iespējas nākamgad. Kad te ir? Drīz. Nākamgad. Jā, tā kā 2016. gadā. Māris Strombergs varot visu salikt kopā un darboties kā mašīna. Tā viņš pats teica, un lai tikai tas viņam nosēžās dziļi smadzenēs, visdziļākajās tālākajās. Man patīk, kā saliekās viss šis idejiskais, tā kā uz riteņiem būšana. Māris Strombergs, kurš brauc ar velo, darbojas kā mašīna. Jā, tieši tā. Viss tā idejas, kas saka. Barojās nevis ar degvielu, bet ar saviem kokteilīšiem. Tur augļu kokteili viņam ļoti garšo. Jā, viņš dzer augļu kokteļus un visu kaut kāds vīnus. Kā jau sportists. Smūtijs. Kas tur vēl? Un tad vēl pēdējā lieta, kas tiešām raidījumā uz riteņiem noteikti arī jāpiemina, ir šis globālais pasaules, es teiktu, skandāls saistībā ar Volkswagen automašīnu grupu. Jā. Un tur ir pagājušajā nedēļā jau tas tieši otrdien nāca gaismā. No rīta es jau tur nebija kompetents, lai par to stāstītu jums raidījumā, bet šodien esmu izpētījis diezgan daudz. Un 58,000 nāves gadījumu Amerikā pagājušajā gadā vien ir reģistrēti kā cilvēkiem, kas ir gājuši bojā no slikta gaisa. Ja? Latvijā šāds gadījums vēl nereiz nav fiksēts tieši nāves iemesls. Tāds aizdomīgs gaiss. Bet aizdomīgs gaiss. Kas man pašam likās ļoti kuriozi, ka Latvijā arī, protams, ir šīs automašīnas markas tirgotāji. Viņi bija savā vietnē atvainojušies, ka piedodiet klienti, ka mēs jūs pievīlām, bet tas jau nav nekas traks, tur jau tikai gaiss pārkāpts apmēram. Faktiski, es tomēr uzskatu, ka šādi pārkāpumi nav normāli lieta, un skaidrs, ka viņiem gaisa piesārņojums ir, mēs visi elpojam gaisu. Kā viņi tur īsti uzrāvās, un kāpēc tas netika uzreiz jau, iepriekš jau, tur taču beigās pārbaudas viņiem ir, un bet nav jau tā, ka kaut kāds mazais kantors, tāds diezgan pamati viena no vadošajām autom. Jā, mūsdienu tehnoloģijas, kuras spēja datoru, principā, jau iebūvēt mašīnās iekšā, spēja konstatēt, ka mašīna nebrauc, viņa stāv, viņai stūri ir miera stāvokli, neviens nespiež gāzes pedāli, un viņi saprot, tad es stāvu, un iespējams, ka ne tikai stāv, bet iespējams arī man mēra izplūdes gāžu sastāv. Un ieslēdzās kaut kāds īpašs ekonomisks režīms, un tiešām tas ir arhaisks jau veids, kā mūsdienās pārbauda izplūdes gāzes tikai, pārbaudas stacijā stāvs miera režīmā. Mašīna braucot, spiežot gāzes pedāli un dedzinot aktīvi degvielu, šajā gadījumā dīzeļdegvielu, ļoti augstā temperatūrā rodas dažādas gāzes, un šajā tieši šī darba režīmā šīs gāzes nekad netika īsti mērītas faktiski. Tā tur bija. Un tad tur zinātnieki Amerikā... Jo tiešām reizēm arī, ne tikai runājot, bet arī visās, arī par Rīgu braukā, tur tāda brīnum dažreiz parauja vaļā, tur tādas domas, kad liekas, ka kā šis cilvēks izgājuši. Melnie. Saka jau gan, ka tas melnais neesot tas kaitīgākais. Bet tā, ka tev pierauja. Tas, ka tu esi šmucīgs pēc tam, tas, kas skaidrs. Nē, bet tev arī pierauja, kā bija pilnu tev salons ar visu gaisa filtru. Šodien pat, brauc tieši aiz vienu tāda pusmagā, kurš uzgāzēja melni dūmu pa visu ielu. Viņš ar kaut kādu tehnisku apskatu ir izgājis. Arī, fakts. Un pirms Dainis uzsāka sarunu ar Kārli, es gribēju atgādināt visiem klausītājiem, ka, ja ir kaut kādi jautājumi Kārlim, vai kaut kāda replika varbūt par teikto, vai kaut kas papildināms, droši izmanto saziņas iespējas ar 5LV studiju 20205500. Tas ir tālfona numurs īziņām. Twitterī arī var rakstīt @5brauc, @5LV vai @mauriņš, un tad, runāsim visi kopā. Daini? Jā, Kaspar, Kārli, sveiki, labdien! Jā. Esam atbraukuši uz 5LV raidījumu uz riteņiem. Un pēdējo 5 gadu laikā tā aktīvāk esot Latvijas riteņbraukšanas saucamajā skatuvē. Es biju dzirdējis par Kārli Kazāku un kopā caur strīpiņu velo mūzika un dažādi gadi, dažādi maršruti, bet tātad Kārli Kazāk, tu esi uz riteņiem, apbraukājis vasarās Latviju nevienreiz vien, sniedzot dažādas koncerts, un to visu tu esi palicis kaut kā uz riteņiem, zem velo, uz velo ar mūziku, uz tu? Jā, es, man liekas, ka tā sarežģītākā lieta visā šajā velo mūzikas padarīšanā bija izdomāt, kādu ģitāru dabūt līdzi
ceļojumā. Jo vestis laiku kaut ko uz muguras, to zina visi, ka baigi forši nav. Tomēr saulītēs vīst un muguras karst un arī smagi. Un es atrisināju ļoti vienkārši. Nopirku mazo to ģitāriņu. Nē, tā darīja mans kolēģis Māris. Vienu gadu mēģināja braukt ar ukuleli, bet nē. Es atrisināju ļoti vienkārši ģitāras futlārim piestiprinot velosomu stiprinājumus. Un eleganti uzkabinot ģitāru uz bagāžnieka sānā, kā velosomu. Uz vienu pusi tā kā nevēl. Ne, uz otrā pusē man bikses un guļamais man tāpat ir līdzi, tā kā svaras var sabalansēt. Bet pirms tam viss, kas tad ir tā velo mūzikas, kas ir tas tā jūsu definīcija, kā definēt šo pasākumu ar nosaukumu velo mūzika? Kas tas tāds ir? Tā ir... Tieši tā tas ir kā nosaukumā, pat labāk nodefinēt grūti. Es esmu nodefinējis tagad, ka tie ir apmēram 2500 km mūzikas. Mēs braucam ar riteņiem draugi. Juris Kroičs, bundznieks, Māris Bīmanis, mans ģitārists. Tad katru gadu vēl kāds cits pievienojās, vai Kaspars Tobis, vai Jānis Strapcāns, vai aktieris Krūskops, vai Brūveris pagājušajā gadā. Kāpēc? Tāpēc, ka arī Krūskops arī dzied vai kaut ko dara? Viņš reizēm kaut ko dara, jā, un reizēm tikai brauc. Viņš starp citu ļoti ātri brauc. Jo viņš ir ļoti labs braucējs. Viņš nav trenējies velo vispār, bet viņam būtu dotības noteikti. Dzīves talants. Jā, tādus mēs šeit atrodam. Un mēs braucam, mums līdzi ir mūzikas instrumenti, un vietās, kurās mums sagribās, mēs pamuzicējam. Gan nejaušiem cilvēkiem, gan tāpat jau pēdējos gadus arī sarunātās vietās, kur mēs tad... Kur jūs jau gaida, jau principā, jūs jau esat apmēram izplānojuši, cikos jūs tur būsiet? Pēdējos pāris gadus, jau mēs pagājuši gadu mēs drusku pāršāvām pār strīpu, mēs tiešām iepriekš izsludinājām jau ar preses relīzi, kur mēs būsim, un tad... cilvēki sanāk vai negaida jau? Pēc tiem 80 nomītajiem kilometriem ar visām mantām pa grāns ceļiem, katru vakaru tev ir pāri pa 100 cilvēki, kuriem ir jādzied akustiski. Un kas vēl prasa enerģiju, tad, kad dienā 3. pirms beigām es sapratu, ka baterijas ir tukšas. Lai arī no cilvēkiem no visiem, jo tu dabūni kā apakaļ, bet nevar paspēt uzlādēties. Un tad pagājušajā gadā mēs novienkāršojām ar tā, ka cilvēki, kas mums deva naktsmājas, paši izdomā, vai tas būs publisks pasākums. Ja viņi grib, viņi taisa lielāku pasākumu. Ja viņi negrib, tad viņi uztaisa ziedojumiem paši vēl vai Sevens, teiksim tāda arī vakari. Intīmai vakari. Jā, un ļoti uzreiz tas formāts ir tāds draudzīgāks mums, un sanāca kādas 4 tādas lielākas uzstāšanās, un atkal tādas foršie vakari, kur tu vienkārši var pasēdēt, papļāpāt drusku. Es domāju arī par tādu versiju, es vienkārši man ienāca prātā, ka tu brauc un taisi tādas ekspromptum, tādas pop-up, principā tu uzzini kaut kādas pāris stundas iepriekš. Mums tieši tas arī notiek. Mēs Twitterī kādreiz iemetam, ka būsim tur, un tad arī uzdziedam, ja kāds ir atnācis. Un ir bijis tā, ka mēs apdzīvotā vietā Ukri iebraucam, kas daudziem neko neizsaka, un tas ir Lietuvas robežā. Iebraucam, un cilvēki pie veikala jau gaida. Mūs sagaida un saka, ka mēs jūs gaidījām. Un tad tu esi. Tad tu vienkārši vēl cārā instrumentu un uzdziedi. Ir arī bijis tā, ka jūs kaut kur tā kā neviens neatnāk ar. Nē, ja ir paredzēts pasākums, tad kāds ir. Ir bijis tā, ka mēs vienkārši spēlējam mežā. Tas gan, ja mēs paši tu brauc un tu sajūti, ka vajag uzspēlēt. Jūs neesat karnevāli, jūs puiši ir teikuši, ka koncerts ir normāli, tad, ja ir apmeklētāji vairāk par dalībniekiem. Bet tu zini, man liekas, ka arī mežā apmeklētāji noteikti vairāk. Mēs viņus neredzam visus un nevaram saskaitīt. Labi, bet tad es jautāju, kā tad sākās tāda turēšana uz riteņiem, divriteņiem? Sākās ļoti vienkārši. Es Jurim Kroičam, savam draugam, bundzniekam, teicu, ka es gribu pāriet pāri Latvijai ar kājām. Tā kā no Indras līdz Papei. Kaut kas baroni, ja? Nē, es vienkārši man patīk. Un patīk iet un patīk. Okay. Un es saku, viņš pilnīgi automātiski saka, zinu, ko moška braucam ar riteņiem. Labāk tomēr vismaz tā. Ainava mainās ātrāk. Ainava noteikti mainās ātrāk. Un tā vārdu pa vārdam, un beigās jau arī ģitārists tajā Mārītis uzreiz, ka viņš arī gribētu. Tad viss kopš tā gada jau 5. reizi es plānoju kaut kādu maršrutu un domāju, kā to darīt. Un braucam, un tagad ir tā, ja nebūtu, tad nebūtu īsti bijusi vasara, jo tas ir tāds īsti vasaras piedzīvojums, ko ziemā atkal puišiem ne pie galda sēžot, var atcerēties detaļas kaut kādas. Bet cik ilgā laikā, cik ilgi tas aizņem laiku? 8 dienas.
8 dienas mēs braucam. Bet jūs neizbraucat visu Latviju tajā laikā? Nē. Tas ir kāds 500 km, kas pa grāmatas ceļiem ir. Tas vienkārši jau 5 gadu laikā ir 2500. Jā. Skaists. 8 dienas saplānots maršruts un vidēji maršruts dienā. Ir saplānots tik daudz, ka mēs zinām, kur mums vajadzētu būt vakarā. Apmēram. Bet jūs katru reizi no Rīgas mocat ārā? Nē, mēs kaut kā tāpēc mēs ļoti dažādi. Velomūzika.lv tur var atrast karti, ja tā labi sameklē, tad tur var redzēt apmēram tos bijušos braucienus, kā mēs esam cīnījušies pa visu kaut kurien. Kurzeme mūs ir dabūjusi vismazāk pagaidām. Tad tas turpmāk cerams, ka kurzemnieki varēs arī gaidīt. Jā, pašiem jau arī ir interesi, bet katru gadu tā maršruta plānošana ir vairāk vai mazāk uz mani. Tad es kaut kādas tādas skices izsūtu draugiem, un viņi kaut ko atbild, un es ļoti demokrātiskā kārtā pats pieņemu lēmumu, kur tad mēs brauksim. No tā, ka tas jūsu pulciņš pieaug ar tiem gadiem, vai samazinās, vai mainās? Ne, principā tāds pamats sastāvs mēs esam cilvēki 5, 6. Kas katru gadu brauc, ne visi ir mūziķi. Ir pat meitenes mūsu vidū, kas var meitenes. Nē, bet tiešām tas reizēm ir ja tas ir 80 km vienā dienā. Tad tas tomēr ir jau diezgan. Tā ar visām mantām, ar visu tas tomēr pa grāmatas ceļiem vai pa brikšņiem un šķērsojot upītes, tur kur ceļu nav. Jā. Tad tas tomēr ir diezgan fiziski, un es skatos ar tādu abrīnu uz dāmām, kas to var izdarīt. Un viss arī nobrauc, no tā, ka kāds atkrīt tur. Nē, mēs ļoti bieži tā, ka kāds pievienojas uz 2 dienām. Pabrauc gabaliņi mums. 80 km dienā. Es domāju, es runāšu kaut kā arī klausītāju līdz 80. Vai ir iespēja arī, vai jūs jūs esat, kā saka, bariņš tur? Vai ir iespēja, piemēram, pilnīgi kaut kādam jaunim bērziņam vienkārši ņemt un braukt līdzi? Jā, mēs, pagājušajā gadā Gins Bērziņš mums brauc līdzi. Jo Gins Bērziņš Twitterī uzrakstīja, vai jūs tiešām brauksiet caur turieni? Es teicu, ka jā, un tad viņš pie lejas ciema zīmes mūs sagaidīja, 2 dienas nobrauc kopā ar mums. Visi jutāmies ļoti labi. Es, protams, pieļauju domu, ka tas varētu izaugt pēkšņi par kaut kādu tādu astronomisku braucienu. Tad uz mani sākt gulties atbildības, ar kurām es vienkārši netiku galā ar policijas konvojiem. Tas nav pārāk rakstīgi latviešu. Nav tiešām, un tie, kas tiešām grib, tie jau arī pievienojās. Tā arī. Un man tiešām ļoti patīk, ja cilvēks pievienojas uz pāris dienām, jo viņš arī nezina, vai viņam ar mums būs forši vai nebūs. Nevis tā, ka es tagad visu braucienu, tad tu saproti, ka visi ir drusku, droši vien tādā brīdī būtu drusku tā kā, ķilnieki. Ja nu mums neiet kopā labi. Jā. Kārlis ir jau es teiktu, ļoti lielu pieredzi Latvijas apceļošanā uz riteņiem, uz divriteņiem. Un nevis vienkārši tāpat vienu dienu kaut kur izbraukt ar līkmiņu vai 2, nevis tā sportiski, bet kā turisms, var tā teikt. Tas ir turismu brauciens. Protams, jā. Mēs jau braucam. Mēs jau nebraucam tikai spēlēt, mēs braucam baudīt to, kas ar mums notiek. Un man ir iespēja faktiski nošaut 2 zaķus vienu šāvienu šodien šajā raidījumā. Slēpies. Bet Kazāks nav zaķis, jau veicās. Kā tiek plānots tiešām maršruts, lai tas būtu paceļams varbūt tādiem, neteiksim, sportiskākiem cilvēkiem, bet tomēr salīdzinoši aktīviem, un lai tas būtu samērojams, lai tas būtu patīkams, lai tas būtu tomēr tā, ka vēl paliek spēks. Nebija muzicēt. Mazāk tur ņemts uz 60, 50 km, uz 80. Tas ļoti dabiski. Tas esot labs, normāls cipars 80. Mēs tā ļoti dabiski tas viss auga, un tas sākās, protams, pirmajā gadā, kad mēs izdomājām braukt. Braucām diezgan daudz uz Dūlo, nezinājām, un tajā brīdī arī nebija tik aktuāls digitālās kartes, kurās tu tiešām ļoti precīzi un daudz ko var izpētīt. Un tā diezgan pirmo gabalu paņēmām pirmajā dienā mēs pārcēlāmies pie Stabroga ar laivu pāri, lai tāds skaists sākums, un aizbraucām uz ērgļiem. Protams, īstā vieta, tieši Ērgļu kalni, tā pirmajai dienai. No Daugavas. Jā, un salasījām ar kaut kādus 70 km un sapratām, ka tas ir daudz. Tu to dari pirmo reizi, un mantas tev ir līdzi tās, kuras tiešām kas jums ir līdzi? Izstāstiet, kas ir vidēji? Jau pieredzējušāk, ja? Jā, tev ir ģitāra, kas laikam aizņem lielāko. Tā ir ģitāra, kas droši vien padara manu riteni par vienu no neērtākajiem kompānijā. Bet tajā pašā laikā jau tas ir vesels, man ir iespēja muziķi. Jā, un tad ir Juris Kroičs, kurš vadā līdzi speciāli gatavot mazu kahonu. To, ka daudzāmo kasti. Un tā mēs katrs kaut kādas risinājumus mēģinām mūziķi sameklēt. Tad instruments. Pirmkārt, katram līdz instruments. Un ir līdz guļamais, piepūšamais paklājiņš.
sadalītas teltis uz tiem, tā, lai zinu, ka visi varēs sagulēt. Un, dāmām droši vien grūtāk. Man līdzi ir vienas pārmaināmās bikses, un viena slēgtie un zandelis, un 3 maikas. Vairāk neko īsti. Protams, higiēna. Katliņi, tur kaut kādas karotes. Mēs visu laiku vadājām līdzi, bet tagad esam sapratuši, ka velomūzikas braucienā mūs pabaro. Tagad jūs ēdienu izmaksas jums faktiski nav. Jo tos ceļus tā kā mūki. Bezmaz, jā. No ēdienu izmaksas mums tiešām gandrīz nav. Jā, mēs, protams, jau mums ir stils, ja mēs tiešām braucam pa mazajiem ceļiem, ar mežiem, visu kaut kur, lai ir interesantāk. Un ja trāpās ciemats, pilsētas mums tiešām netrāpās. Bet, ja ciemats trāpās un ciematā ir veikals, tad tas ir mūsu pienākums apstāties un ieiet tajā veikalā. Pat, ja mums neko nevajag, jā, bet mums ir tā iegājies, ka mēs apstājamies. Atbalstīt vietējos uzņēmējus. Jā, un tad ieejam un apskatāmies, kā te dzīvo. Tā kā... Vai ceļojot pa Latviju ir iespējams tiešām pateikt, jā, šis ir ciems, kurā ir kārtīgi saimnieki, kur ir tiešām saimnieko, un tad atkal brauc tālāk un redz kaut kādas pilnīgi izmaiņas. Ja tur ir izsaimniekojuši. Ir diezgan daudz, mēs viņus esam iesaukuši pa mirušajiem ciemiem, kas tiešām ir diezgan daudz, un nebūt ne vis tālākajās robežu vietās tikai, bet arī salīdzinoši tuvu Rīgai, pilnīgi mierīgi mēs varam atrast vietas, kas ir beigušās. Tas nozīmē, ka tur vispār neviena nav. Tur bija mums savulaik ļoti laba saruna ar autoveikala vadītāju, kas... Jo tas arī ir, ja tu ieraugi autoveikalu, tu nevari pie viņa nepiebraukt. Protams. Un tad autoveikala vadītājs to izskaidro ļoti īsi. Viņa teica, es prasu, kā tā situācija, un tā viņa saka, tu ļoti vienkārši katru gadu par stundu īsāks maršruts. Tas tad apmēram tādā ātrumā zūd tās tālākās mājas. Ļoti ātri stundu, tas ir kaut kāds, ir milzīgi, kaut kāds sotaks. Jā, tagad ir foršā, pēdējos pāris gados ir foršā sajūta, ka ļoti daudz jaunu cilvēku parādās laukos. Pat ja viņi tur nedzīvo visu laiku, ir tādas mājas, kas tiek koptas un parādās tādi forši cilvēki. Cilvēkam patīk iet dzīvot, kā saka, uz laukiem. Jā, un man tā sajūta ir pilnīgi tāda, ka cilvēku laukos paliks mazāk, kas ir pašsaprotami, jo tas traktors tomēr izdara tos 100 cilvēku darbus. Bet tāpat laikā paliks baigi jaudīgi visi zemnieki un tādi cilvēki tur dzīvo. Katrā mājā tad lauki, kā kurā vietā, citur uzplaukst un citur ir tādas saliņas, jeb ne tas pieredums, ka tie ciematiņi un tās mājas, kas tur bija, ja viņas tiešām pazūd. Tas, diemžēl, notiek. Vienā sakot, cilvēki paliek mazāk, bet tie, kas tur ir, tad ir redzama tā tendence, ka kaut kā tā lauka attīstība, viss zemniecība, gan arī tiešām tie cilvēki, kas šobrīd izvēlās lauksaimniecību, tomēr ir īpaši. Tas arī jāsaprot. Tie ir kaut kādi tādi ekoloģiski domājošie un protams, arī resursām kaut kādam bāzē, lai spētu vispār uzsākt, jo tās ir noteikti no nulles uzsākt. Bet tagad daudz parādās visi datoristi un viss kaut kas, kas vienkārši pārvācās dzīvot laukos, jo forši. Tagad internets ir, internets ļauj strādāt. Daudz to vēlas īstenībā. Apkārt ir mežiņš, dīķītis. Šobrīd daudz tiešām to arī dara. Un tādi pat uzņēmēji, kas te Rīgā liekas tādi stilīgi, tur ar kartonu, loci, mēbeles un izrādās dara to pie Rucavas. Un vienkārši uz lauku ceļiem. Es esmu dzirdējis labo veidu, labo stilu pēdējos gados. Profesionāļi, tieši kā saka, dzīvo jau ārpus Rīgas un tikšanās organizē tur otrdien, trešdien, ceturtdien, pirmdien, piekdien strādā no mājām. Jā. Uz Rīgu brauc varbūt 3 dienas nedēļā tikai. Vai 2, pāri. Vai pat mazāk. Tā ka tas ir arī novērojams tavos ceļojumos. Tu to ļoti jūti un tas atkal rada tiešām tādu foršo sajūtu, ka tas nepaliks tukšs. Notiek apmaiņa. Jā, kaut kāda vienkārši tā, kā pasaule mainās. Mēs arī. Man jautājums tālāk par velo sagatavošanu. Cilvēki 80 km, es saprotu, tas ir paceļams maršruts dienā. 80 ir tādi diezgan griezti, ko mēs zinām. Jā, mēs braucam arī 60. Arī skatoties pēc, es apmēram nojaušu, pa kādu ceļu mēs brauksim. Jā. Ja kāds droši vien no dalībniekiem pēkšņi saka, klausies, bišķiņ jau saka, kāja krampī raut, tad jau... Ir bijis tā, ka mēs spriežam par to, ka varētu kādu aizsūtīt pa taisnāku ceļu, pa asfaltu uz gala punktu vai kaut ko. Jā. Bet īsti tā nav nācies pat izmantot. Ir bijis pretējais, ka, teiksim, Juris Kroičs, kas ir tāds... Izbrauc līkumiņu, viņš izmet līkumu, jo vai kādu zobratiņu tur nomainīt, aizskrien uz pilsētu, kādu tuvāko nopirkt kaut kādu spriegotāju zobratiņu, kas... Tieši tas jautājums. Tātad par kādas lodzi riteņiem, kā jūs īpaši gatavojat viņus, vai tie ir, kas tie ir par riteņiem? Turisma vai mountainbike, lielākām vietām? Mums ir turistu riteņi, tādi universāli patiesībā riteņi un riepu izvēle. Principā ar ātrumiņiem un diezgan ātrum ritenīši,
pārslēdzējs droši vien, ka vajag diezgan labus, lai tomēr pret kalnu var viņus slēgāt, lai nav tā, ka tur lec nost ķēdes un puskalnā, kas nav. Sagatavojot pirms braucienu vismaz mēģināt. Mēs apkopīt mēģinām, kurš pats to dara, kurš aizved pie meistara. Un tā mēs tā smuki tur, tādas sadaram visu, un tad sarunājam, kuram kaut kas pietrūkst vai ir pa daudz, te pamainās. Bagažnieki ir visiem? Jā, tu bez tā nevar īsti, un tas aprīkojums, pa to gan, jā, mums ir Juris Kročs, kuram ļoti patīk rāmēties ar riteņiem, un tad viņš tur meklē visādos saitos, tur labākos, vieglos bagāžniekus, izturīgos. Ir tāds arī, viens geeks. Juris jau pat ir tāds, kurš tiem jauniešiem, kas aizbrauc, esam nosaukumu How Many Roads, pasaules apceļojumā, tad viņš viņiem pat riteņu speciāli taisīja. Jā, Jurim pat tas patīk, un Juris ir no tiem, ka ja mums kaut kādam, nezinu, kas šogad bija Kruskops 2 reizes ķēdi norāva, tad Juris ir tas, kurš to ķēdi saliks apakaļ. Sanāca vienreiz arī man, jo Jūra, kā saka, nav tik traki, arī es vienreiz to dabūju izdarīt, jo Juris bija aizbraucis pakaļ zobratiņiem spriegotāji. Tad nācās darīt arī man šādus darbus. Un tos var iemācīties? Protams, tas jau tur darbiņš parāds. Jau ritenis nav tik sarežģīts, lai viņu kaut kā nebūtu, netiktu galā. Es pieļauju, ka trakākais salocīt, disku bremzēm, disku. Tad droši vien būtu ķibeli, tad tur ir jānolauž. Trakākais, man liekas, ja salauž rāmu vai kaut ko tādu, tad tur jāmetina kaut kas. Tik traki mēs nebraucam. Ir gadījies visām. Jā, bet tik traki mēs nelaižam. Mums ir bijis tā, ka bagāžnieki lūst, protams, un kaut ko, bet tad jau visādas risinājumus var atrast ar savilcēm un tā kādu laiku var braukt. Pārdalot svarus. Mūziķi meklē un atrod risinājumus. Vēl par ceļiem un par mūsu braukšanas kultūru. Vai ir kādi novērojumi laukos, vai atšķirās autobraucēju attieksmi pret tiem braucējiem, vai samazina ātrumu uz zemes grāmatceļiem, apdzenot jūs, vai ir dažādi? Ļoti, tas gan ir ļoti no cilvēka atkarīgs. Un es jau domāju, ka tam autovadītājiem, īpaši uz tiem mazākajiem grāmatceļiem, kad viņš ieraug to pirmo riteņbraucēju, viņam tik ir forši, ja viņš samazina ātrumu, viņam pamāja roku un pasveicina draudzīgi. Nevis nogriezt garām tā, ka tur viss akmeņi pa gaisu. Es labāk viņš nepaliek. Un es domāju, ka tā ir tāda savstarpēja sadarbība. Mēs arī tiešām mēģinām nebraukt pa ceļa vidu un neuzprasīties uz problēmām. Kas arī, to gan vajadzētu ņemt vērā pa tiem grāmatas ceļiem un viss, tiem līkumiņiem, tie autoreizēm. Autovadītājs, ja jūs redzat gājējus vai riteņbraucējus, tad, samaziniet nedaudz ātrumu. Būs priecīgāki. Bet mēs visi būsim priecīgi. Pašam taču arī forši. Tagad autobusā iedod vietu meitenei, tu taču nedod, tikai to kaifu viņai apsēsties, bet arī pašam tā foršā sajūta. Tieši tā, dāvans jau parasti dāvina, tāpēc, ka pašam ka meitene vēl blakus sēž. Jā, un ir ļoti, man liekas, tas tāds... Tad ir dažādi, ir cilvēki, kas arī respektē to, un tiešām uzreiz samazina ātrumu. Man drīzāk par tādu Latviju un veloturismu drīzāk man gribētos, mēs neizmantojam asfalta ceļus gandrīz vispār. Mazos, jā, kaut kur viņi ir, bet ko es redzu, es, teiksim, braucu nesen no Jelgavas uz Eleju. Kolosāli, kaut kāda 40 cm velo josla malā ar balto līniju, kārtīgi atzīmēt. Tā ir Vidzemes šoseja. Tur diemžēl ir cīņa ar kamazu spoguļiem visu laiku, jo tur nekas nav atstāts. Kur posmu tad runā? No Siguldas līdz Cēsu pagriezienam. Jā, tur ir sarežģītāk. Es tiešām nesaprotu, kāpēc nevar tos 20 cm kaut vai pielikt. Tas finansiāli tur teiks, ka tas ir uzreiz paplatīni brauktu. Droši vien, kāpēc uz Eleju, kas varētu būt visgarlaicīgākais posms Latvijā. Līdzens, jā. Un uz Cēsu pusi, kur itāļu turisti minās, un visi minās. Pa lielajiem āceļiem, riteņbraucējiem, turistiem, un ar somām, kas nāk ārā no Ričuka, tas ir baigi nežēlīgi. Tad varbūt tiešām vajag sakopt tos mazos ceļus uz Vārciezi, un tā, lai tad uz Cēsiem var tikt pa maliņu, un tur ir uzzīmēts, ka tur drīkst braukt ar veļuku, bet viņš jau nav tā grāns īsti, tādam vidusmēra turistam nav forša. Man lielākais pārsteigums, ka Eiro velo maršruts, kas ir Eiropas mēroga velotūras maršruts, kas ir Latvijā vairāk, viens no tiem galvenajiem, kas tiek no Tallinas no ziemeļiem uz dienvidiem, viņam posms no Carnikavas līdz Rīgai sanāk braukt pa pludmali. Un vai tu varētu ar saviem turismu un apkrautiem riteņiem vienkārši pa pludmali braukt? Protams, ka nē. Ja tu vari trāpīt tajos 10 centimetros, kas ir daudz maz blīvi pie ūdens. It kā litrs, bet vēl nav smiltis. Jā, tad tur varbūt kādu gabalu var nobraukt, bet es domāju, pie citām riepu izvēlēm tas varētu jau būt pavisam čābīgi. Tas faktiski Latvijā var braukt jebkur, jo nav jau kur braukt, tad var braukt jebkur. Latvijā vadīties pēc tā, ka ir uzzīmēts, ka tas ir domāts veloceļš.
īsti nav jēgas, jo man jau liekas tā, ja tu uzzīmē to zīmi, ka tur iet kaut kāds maršruts. Nu, tad vismaz tik daudz kā ar saimniekiem saskaņot, ka tie suņi neskrien uz ceļa vai, tā kā būtu bijis normāli. Bet tas nenotiek. Tu vari izvēlēties ar vai bez tās zīmes. Tad tieši gribēju arī jautāt, suņi noteikti ir aktuāli velotūristiem. Kas man bija lielākais visu laiku, katru reizi es pārliecinās, ka Latgalē ļoti daudz suņi ir iežogoti vai pie ķēdēm. Nobrauc vairākas dienas, neviens suņi iebrauc vidzemē, aiziet lielie suņi uz ceļa. Un man tiešām grūti pateikt, kāpēc. Es iedomājos, ka tas tāpēc, ka Latgalē tiešām mājas pašai sāģiņās. Un tu īsti nevar atļauties to savu dusmīgo suni, kā kaimiņam viņš nepatiks. Tā kaut kā varbūt tas ir mīlīgāk. Vidzemē tajā viensētā tas suns ir, un viņš skrien uz ceļa. Viņam ir teritorija, kas sargā. Un tā nav, man tā īsti bail nav, bet es domāju, ka cilvēkiem, kam tas, kaut gan izskrien tie, tādi asins un lielākie suņi, taču neomalīgi. Vajag omalība nav, protams. Un kā jūs tiekat galā, tāda pēdējais padoms varbūt mūsu klausītājiem? Vislabāk ir braukt barā. Tas sunis samulsina, jo tā, ka viņš ieraug vienu, viņam ir uz ko riet, viņam ir kaut kāds objekts, pret ko cīnīties. Un tas tiešām, ja kādreiz es pats esmu braucis par iekšu, redzu to suni, kas skrien ārā, viņš skrien dusmīgs, viņš ieraug tos pārējos. Viņš saprot, ka kaut kas ir pa daudz, ka netiks galā. Ne tikai galvas, bet vēl rati. Jā, un tad tas mulsums viņam ir. Vēl viens, kas tiešām darbojas lielākoties, ir pavēles formā. Ar runāt suni. Mājās, bet tādā tiešām pārliecinošā pavēles formā 90% suņi saprot, ka skaidrs šitais ir tas gadījums, ka man ir jāiet mājās. Nebūs rotaļā arī, jo pašai viņi negrib kost, viņi vienkārši rāda to savu teritoriju un brīdina, bet suns jau rejot vairāk tāpēc, ka viņam pašam bail. Viņš arī tā kā rāda, ka tā ir man teritorija. Es tieši biju domājis, šis varētu būt viens no jautājumiem, kas ir aktuāls arī velotūristiem. Mēs pat sākumā pirmajos gados domājam, ko ņemt līdzi, varbūt kaut kādas tur baloniņas, kas tik nav izdomās, tur pīkstuļi un visādi, bet nē, tu vienkārši brauc un... Vēl jau bija variants kaut kā nolikt nost un turēt to ričuku priekšā. Tas ir riktīgi, tā ir bijis, ka ir jānolic nost un ričuks starp tevi un suni, kamēr vai viņam apnīk vai atnāk saimnieks vai risināt. Tā ir foršā ziņa, jo, ja tu ej ar kājām, tev nav tādu iespēju. Tā kā es diezgan daudz staigāju ar kājām, ar kājām tā situācija ir daudz neumulīgāka. Ar ričuku tu no kalna vari mēģināt tur paskrieties, tad tu vari nolikt nost, tad tu kaut kas, ko ielikt pa vidu no kājām. Ir vēl kaut kādas lietas, ko jāievēro, ja kāds ir klausītājs arī tagad domā, varbūt nākamā vasarā varētu kaut kur pabraukāt tālāk ar ričuku. Vai ne tikai vasarā, arī citā laikā? Neņemiet pa daudz mantas līdzi. Jo visu var dabūt ceļā, ja? Arī tiešām jau taču neko nevajag braucot. Droši vien ūdeni kaut kādā. Bet to, ka mēs jebkurā mājā varam iebraukt apiet pie akas un starp citu, kas ir ritīgi forši ar kājām ejot, ja tu ieies pagalmā ar kājām, uz tevi skatīsies daudz aizdomīgāk nekā, ja tu iebrauks ar ričuku. Un tas vienkārši strādā. Ar mašīnu, protams, uzreiz ir ļoti aizdomīgi. Ja tu tādā viensētas pagalmā aizbrauc ar mašīnu, tad cilvēku uzreiz ir ļoti atturīgi. Vienīgais, ja tu ienāc ar kājām, bet tādām lielām somām, ka redz, ka tu esi ceļotājs, tur ceļinieks. Tik un tā, tas kājām gājies ir aizdomīgāks. Es nezinu, kāpēc ričuks izraisa tādu, ka... Un tas ričuks kaut kāda rada tādu labu uzreiz komunikāciju. Tā ir laba ziņa, to es nebiju tā nekur dzirdējis. Pasies, Dainīkā stunda ir paskrējusi, mums arī raidījums ir jābeidz, tik tiešām ar Kārlu Biņcenu panāties vēl kādreiz jāuzaicina, ne? Tieši tā, vai jāpievienojās varbūt vismaz uz kādu dienu un jāpaskatās, kā tas notiek praksē. Vēl redz abiem jautājums. Dzintars raksta, pret suņiem iedarbīgas ir mazās gaisa taurītes vai viens tū un suns asts starp kājām un ir prom. Un Dzintars arī jautāja, vai pirms tam par... vai kur te man te palika, par radzēm vai riteņiem var dabūt radzes, bija jautājums. Ziemā noteikti, jā, protams, ir. Riepas ar radzēm, kur jautājums, vai viņas ir tiešām ārkārtīgi vajadzīgas. Latvijā man grūti iztēloties, cik tad ir tas mirklis, tāds sajūta braukt ar traktoram un vienkārši grūtāk bīties būs, sliktāk ripos. Es zinu, kā ar radzēm brauc tie, kas brauc tur uz kalniem, pa ledājiem braukāties, un tā tie, protams, brauc, bet Latvijā man liekas, ka nevajag. Laukos varbūt uz grāns ceļiem var palīdzēt dziļāk, īpaši uz austrumu pusi. Varbūt, jā. Tā, gan jāsaka Kārlim un Dainim paldies. Paldies. Ir izripinājies, bija interesanti, un ja tu gadījumā nedzirdēji, tad noteikti meklē to YouTube mūsu kanālā jau pavisam drīz. Daini, tiekamies nākamnedēļ. Tieši tā, atām. Paldies, Kārli, čau. Tu klausies 5 LV.